Sveicināti skatītāji, klausītāji un tie, kas mūs baudā internetā, kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstā. Šodien ļoti īpaša tēma - programmēšana un digitālās humanitārās zinātnes, un mans sarunas biedrs Valdis Salspurēns. Sveiciens, jā, tad esmu digitālo tehnoloģiju pētnieks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un arī pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē, datorzinātņu fakultātē. Es tieši domāju, kā tev pieteikt digitālo tehnoloģiju pētnieks. Tas ir tavs amata nosaukums. Un tas, ko tu dari. Precīzi būtu digitālo tehnoloģiju analītiķis, skatās tas oficiālais nosaukums. Un man liekas, ka analītiķis nav pietiekami cildeni, jo ir tas datu analītiķis, kas analizē datus, bet tu jau nodarbojies arī ar konceptualizēšanu un sistēmu būvēšanu. Pastāstīji, kā tu nokļuvi digitālajās humanitārajās zinātnēs? Lūk, jā, tas samērā tāds garš un aplinkus ceļš. Jāsaka, kur mēs sāksim, varbūt tās vispārīgi. Varbūt sāksim jau pavisam senos laikos, kā es sāku īsi 90. gados. Būtams pavisam zaļš, jauns programmētājs, es palīdzēju tieši fiziķiem, kvantu strādāt ar lielo datu apguvi. Toreiz tie bija lielie dati un programmēju viņiem tieši tādā valodā kā C valoda bija tāda, joprojām ir. Programmēja datu analīzes sistēmas. Un tas bija vispār samērā tāds zema līmeņa darbs. Ko tu gribi teikt zema līmeņa? Tādā ziņā, ka nebija kā mūsdienā šie rīki, nebija, es teiktu, ērti. Nebija arī piekļuves. Protams, respektīvi, tas darbs bija diezgan sarežģīts, bet tas abstrakcijas līmenis bija diezgan zems. Tā tu gribēji teikt? Jā, mums nāca iekšā iekārtās dati, ko šim iekārtām, kur mērīja kaut kādu zemo temperatūru iekārtas. Un ļoti interesants bija temats, bet mans uzdevums bija tieši šos datus savākt un parādīt ar kaut kādu vizualizāciju. Tas bija sākums, bet bija pirms Windows. Windows, normāli Windows, ko mēs visi zinām, Windows 3.1. Līdz ar to tas bija jāuztais arī vizuāls šis te rīks, lai šie zinātnieki, doktorantūras studenti un doktori varētu strādāt un apgūt šos datus pēc būtības, viņiem šo zemo temperatūru pētījumus. Tas izklausās tik interesanti, un kādā ziņā pat sakritība, ka tu jau pirms 30 gadiem strādāji ar tām tēmām, kas ir tik aktuāli šodien, gan lielie dati, gan arī kvanti. Jā, ļoti interesanti tas bija. Tas notika Santa Barbarā, Kalifornijā universitātē, un tā kā ļoti interesants mans sākums bija, tā teikt, karjeras tajā ziņā. Un, lūk, pēc tam bija dažādi šie pavērsieni, protams, bet tas bija tas kopš tā laika. Es domāju, tas kopsaucējs bijis. Mans kopsaucējs bijis tas, ka es taisu dažādus rīkus, kā izstrādātājs, palīgs tieši pētniekiem, lai gan pats arī tagad dara pētījumus, bet tomēr arī palīdz citiem pētniekiem, kas notiekās arī tagad šeit bibliotēkā. Pie mums mūsu nodaļā nāk pētnieki ar uzdevumiem, un mēs atrodam viņam to sāpi, kā viņiem labāk apgūt šos datus vai veikt savus pētījumus. Tas pēc būtības tas man tā tēma, mans tas tāds jājams zirdziņš ir. Pastāsti, kāds bija pats sākums? Tu jau minēji pirms sarunas, ka tie ir 6 gadi. Man interesētu arī, gan kāds bija tas sākums un vai bija kaut kādi kultūras šoki, jo bieži vien humanitāriem cilvēkiem saskroties ar programmēšanu ir kultūras šoks, bet vai tev no otras puses kā programmētājiem saskroties ar humanitāro vajadzībām arī bija šis kultūras šoks? Lūk, es arī turpināšu šo tēmu. Ātri 2000. gados, pirms kādiem 20 gadiem, mans draugs un arī mūsu bibliotēkas kolēģis Uldis Bojārs, viņš pastāstīja, ka ir Pythons. Ļoti laba valoda, tieši datu apstrādēji, vieglāka, var daudz padarīt un ļoti produktīva. Un kas mums Pythonam bija šī moments, ka lasāmība ir ļoti svarīga. Lūk, kas ir lasāmība šajā kontekstā? Šajā ziņā, ja mums ir kaut kāds uzrakstīts kods, programma, visi zinām stāsts par kaut kādu šausmīgu vienkārši ķīniešu ābeci. Tu runā gan par to, ka programmēšana no jocīgas matemātikas kļuva par angļu valodā izteikta lieta, gan arī par Python sintaksi. Jā, tie ir tāpēc divi stāsti. Kāpēc Pythons mūsdienās ir šī valoda numur 1 pasaulē, nenoliedzami, ne tikai starp programmētājiem, bet tieši starp ikdienas cilvēkiem, gan pētniekiem, pasniedzējiem, skolēniem, dažādu nozaru profesionāļiem, un arī ne tikai profesionāļiem, arī amatieriem, ir tas tieši, ka viņa ir lasāma, ka viņa iet tuvāk tieši tai cilvēka, kā cilvēks lasīt, pieņemsim, jau grāmatu vai instrukcijas. Un ka tas moments, ka mums ir ļoti svarīgi programma atkal lasīt, mēs atgriežamies viņā, jo ir valodas, programmēšanas valodas, kurās tu uzraksti vienreiz, un pēc tam
pats netiks gudrs pēc pāris nedēļām vai pēc nedēļas, nezinās, ko tas uzrakstīs tajā nakts vidū, es uzrakstīšu labu. Tas, ko tu teici, es pareizi sapratu, ka tu pie Pythona nokļuvi jau diezgan sen, tu minēji 2000. Tas man šķiet ir agrāk nekā bija tas Pythona bums. Jā, tā kā tas bija agrāk, un tieši tad es 2010. gadu sākumā jau paliku populārāks, un es veicu vairākus pētījumus tieši ar tā saucamo, toreiz tas sauc, bija ļoti populārs vārds datizrats, ko angliski sauc data mining. Tas bija pirms tā sauktās mašīnu mācīšanās buma. Datizrats bija tas, kas bija tā teikt, ko angliski sauc par buzzword, ja, tad tas ejošais vārdiņš. Ļoti smuks vārds latviski, datizrats, man patīk. Bet īstenībā tie koncepti, kas datizrats notiekās, lielo datu apgūšana, šo te kaut kādas struktūras, saprašana, izpratne, analīze ir ļoti līdzīga, un īstenībā tā matemātika apakšā ir tāda pati kā mašīnu mācīšanai. Tas īstenībā ir tā teikt, mašīnu mācīšanās mūsdienās izmanto ļoti daudz ko to pašu, ko datizrats. Viņi ļoti saistīti jēdzieni. Lūk, tad stāsts tāds, ka man bija vairāk pētījumu tieši izmantojot Pythonu, ļoti veiksmīgi tajā ziņā tieši šo te datu apgūšanai, analīzē tieši Pythonā vidē. Un tas ir 2010. gads, aptuveni 11. gads. Var par to datizrāciju? Jā. Protams, liels jautājums. Es iztēlojos, ja tie dati ir teksti, literāri teksti, tad tas, ko mēs izrokam, ir vārdi. Bet varbūt tu vari pamēģināt tādā augstākā abstrakcijas līmenī, kas vēl varbūt datizrācijas tas mērķis, ko tu mēģini izrakt dažādos. Tas vienkārši kā piemērs, lai klausītāji saprot. Pieņemsim, viens no tipiskākiem piemēriem, kas atkal ļoti pāriet arī mašīnu mācīšanās, piemērs ir kaut kāda tā sauktā klasterizācija. Mums ir kaut kādas rindiņas ar ierakstiem, tās varētu būt bildes, tie varētu būt teksta dokumenti, kaut kādi mērījumi, viena rindiņa, viens ieraksts. Un mēs mēģinām apzināt, vai kādā veidā viņas grupēt. Un mums iespējams, ka mums nav vispār nekādu priekšzināšanu, kas tur varētu būt. Un to sauc par klasterizāciju, klasisks mašīnu mācīšanās paņēmiens, bet to izmanto arī datizracē, vienkārši apzināt, kas tur ir, un mēs pēc tam, ko dators veic šo posmu, šo grupēšanu, šo klasterizāciju, un mēs kā cilvēki pēc tam interpretējam. To sauc arī gudrā vārdā sauc unsupervised learning. Ja? Tad ne mašīnu mācīšanās bez uzraudzības, tā teikt, lai varētu teikt pareizi latviski. Lūk, un tas ir viens tipisks datizrādes uzdevums saprast, kā grupējās dati, un lai pēc tam varētu cilvēks, tātad interpretators, varētu veikt šo te papildu jau darbu, dziļāku darbu. Tas bija viens no tādiem uzdevumiem. Tipisks uzdevums, ko joprojām mēs veicam, jā, ļoti, tā teikt, apzināt un grupēt. Tas, ko tu minēji, rindiņas, jā. Tas man liek domāt, ka tie primāri bija tabulāri dati. Tātad, un katra rindiņa atbilst kaut kādam vienam ierakstam, faktam. Vai tas ir tipiskais veids, vai mēs varētu veikt datizrāciju arī uz datiem, kas nav tabulāri? Jā, lielisks jautājums tajā ziņā, ka parasti mēs gribētu mērījumos, gribētu šo tā sautais tidy data formāts, sakārtoti kārtīgais datu formāts, kur šis mērījums, viena rindiņa atbilst šim vienam mērījumam. Un tas parasti, lai kaut ko sāktu darīt, mēs gribam iekļūt šajā te tabulārajā formātā. Un tam arī vairāk citi pamatojumi tas, ka mēs kā cilvēki divdimensiju datus kaut kā labāk saprotam. Ja mums kaut kādi ir daudz dimensiju dati, 3-4 dimensijas, mums ir pazūd bilde, vai ne? Līdz ar to. Valdi drīkst. Man šeit ļoti patīk, jo es laikam domāju vēl par vienkāršāku, nevis par izplešanu uz daudzām dimensijām, bet man, teiksim, runājot ar humanitāriem pētniekiem, dažkārt viņi saka, man jau nav tādu tabulāru datu, man ir vienkārši vēstulēs, laikraksti. Es domāju drīzāk, kā mēs varam šos datus pārvērst par formātu, kas ir datizrācijai derīgs. Vai tu teiktu, ka mēs varam vienkārši laist šo algoritmu virsū vēstuļu korpusam, un kas būs tas ieraksts vai tā vienība, ko mēs analizējam? Ja, lieliski, te atkal varam domāt dažādi. Viens, man liekas, kas uzreiz būtu pirmais nākt prātā, viena vēstule, būs viens ieraksts, tur būs metadati, kaut kas par vēstules autoru, kam adresāts, datums, dažādi veidi metadati. Un tad būtu, protams, viens ieraksts, kur būs šis pamats saturs, tieši tekstuālais saturs. Tas būtu viena veida, tā teikt, dalījums. Mēs
protams, varam dalīt sīkāk, varam domāt, ka vienā vēstulē atkal varētu būt, protams, daudz rindiņas, ja mūs interesēs kaut kāds šis sadalījums sīkāk tieši par rindkopām vai par nodaļām, ja tas vēstule bijis gara no seniem laikiem, rakstīt vairākās lapās, jā, tā teikt, zudusī māksla, tad, protams, arī tā varētu darīt. Jā. Bet parasti, tipiski būtu, ka viens dokuments, ko mēs saucam par dokumentu, protams, vēstule būtu viens dokuments. Tas būtu tas viens ieraksts parasti. Es pat sapratu. Jā. Es varēšu izmantot šo piemēru, runājot ar pētniekiem. Jā. Labi, un tad ir tas ap 2010. gadu, un tad tu saki, pēc tam no šīs datizraces paradigmas mēs nokļūstām jau pie mašīnu mācīšanās. Jā. Jo kas notikās, protams, jāsāk ar to, ka varbūt tas no sāniem, bet arī mums saistoša tēma bija 2010., 11., 12. gadu, bija uzdevums bilžu atpazīšana, par ko ir bilde. Pirms 15 gadiem tas bija ļoti, ļoti smags uzdevums. Vai ne? Vai tur iekšā ir putns, vai tur ir hotdogs, kas ir bildē, vai tur ir māja, vai cilvēks, vīrietis vai sieviete. Bet kāpēc tas bija svarīgi? Kāpēc viņi to sāk darīt? Tas bija uzdevums jau kopš 50, 60 gadiem. Stāsts ir kāds. 60 gadu vidū to uzdeva viens no mākslīgā intelekta pamatlicējiem, laikam bija nemaldos Marvins Minsks, uzdeva studentiem pa vasaras uzdevumu. Domāju, ka pa vasaru atrisinās šo uzdevumu. Mazu primitīvu neironu tīklu uztaisīs šo te, un pēc gada jau būs. Bet, protams, tā problēma ir daudz smagāka. Un atpazīt, kas ir bildē, kā teikt, jo bija ļoti, tad pēc būtības ļoti 80, 90, 20 gadi sākums ļoti stagnējušies. Te bija kaut kāds progress, bija algoritmi, bija pieejas, kas kaut ko deva, bet nebija, slikti strādāja. Un tad notika tā teikt, revolūcija tiešām ap 13, 12 gadu. Šis te bija tādas sacensības katru gadu, kā bildes tiek atpazītas, un atklājās, ka lūk, šis te, kas ir būtiski, ir nevis varbūt ļoti gudrs algoritms tieši, bet ir ļoti liels daudzums datu, ko tu varbūt drusku vienkārši kam algoritmam var iebarot pēc būtības. Mašīnu mācīšanā šī gadījumā supervise, tad jau ar atbildēm, kur kas mums pieņemsim, bija, lai nemaldos, miljonus bildes bija aptuveni, tik iebarots AlexNetām un tāds tīkls neironu, un attiecīgi ar grafiskām video kartēm, ko mēs labi zinām mūsdienās, tika uztrenēts šis tīkls un vienkārši sagrāva to sacensību. Katru gadu bija sacensība un vienkārši tur bija lēciens par 10-20% atpazīšanā. Un tas, tā sakot, to lavīnu, tā teikt, iestāka ap 13. 12. gads. Un kopš tā laika cilvēks saprata, jā, te mēs varam, ka tā pieeja nav varbūt tās šausmīgi smagos cilvēku tajos algoritmos, bet tieši sagatavošanā, datu sagatavošanā un apjomā. Jo parādās tā teikt, ir laikam teiciens, angliski quantity has quality of its own, jā, tad, vai ne, kā latviski mēs varat pārtulkot, es nezinu. Tad daudzumam ir sava veida kvalitāte, bet latviski neskan tā. Mums nāksies izlīdzēties ar Marksa citātu, kur viņš arī teica, ka kvantitāte pārauga kvalitāti. Jā, kaut kas uz to pusi, jā. Es tev gribēju jautāt, jo tu pieminēji šo te neironu tīklus, mašīnu mācīšanās paradigmu, un tad piemērs ir par šo te datoru redzi. Jā. Un iespējams to var izmantot tā kā pašbraucošā mašīnā, bet daudz kam, viskaut kam. Tiem cilvēkiem, kas nav iekšā šajā te skolā un nezinu, saki, kā tas iet kopā ar valodas mašīnu mācīšanos, jo man šķistu primitīvi nezinot, ka teksti ir kaut kas viens un attēli ir kaut kas cits, bet es nojaušu, ka īstenībā tie algoritmi ir kaut ziņā pārnesam no vienas jomas uz otru. Jā, te ir tiešām arī vārds vietā, bet tā realitāte varētu teikt tā, ka skarbā, ja mēs ejam apakšā visam, lai cik mums valodnieki gribētu pieturēties pie vārdiem, galā, kad runājam par lielo valodu modeļiem, un vispārībā tur apakšā, protams, ir tikai cipari, skaitļi, jo datora algoritmi principā ar vārdiem nestrādā tiešā līmenī. Viss notiek pārvēršot šos te vārdus, burtus, tā teikt, tokens angliski, apakš, kas sakot, negribu teikt žetonus, varētu teikt, jā. Tad pāruši visu ciparu attēlojumā, jo dators vienkārši īsti vārdus nesaprot tādā veidā. Viņam vajag skaitļus, ja? Mums apakšā nulītes viennieki, bet principā vajag skaitļus. Līdz ar to, kad mēs lietojam kādu šos te modernos modeļus, tur notiek šis process turpu šurpu, tiek iekodēts, ja? Šis te
katram vārdam atbilst kaut kāds skaitlis kaut kur apakšā. Vai pat vārda saknei vai varbūt priedēklim vai dažiem burtiem atbilst kaut kāds cipars pēc būtības. Tā teikt, notiek šis te. Un līdz ar to tajā ziņā vienā momentā bilde vai teksts īsti nav vairāk tāda liela nozīme. Nevar saprast, tas ir priecāties par cilvēku sasniegumu vai bādāties par to, kā izteikt pārvērst par cipariem. Bet labi, tas ir kaut kāds 12. 13. gads, un saki, vai šis ir jau tas brīdis, kad tur ienāk arī digitālo humanitāro zinātņu metodas, kas sāk izmantot šo? Es domāju, noteikti, jau sāk. Un kas tās ir pa metodēm? Pieņemsim, es jau minēju šo te klasterizāciju veikts, klasifikācija arī sāk parādīties, protams. Jau šajā laikā, starp citu, parādās, es tad gribēšu tagad teikt, man viens no plaši izrīkotiem rīkiem ap 13. gadu saucās Word2Vec, tad vārds uz vektoru, tieši par šo tēmu, ko izlaiž Google ap 13. gadu, un, vārdu sakot, tiek katram vārdam, mums ir teksts, dokuments, katram vārdam tiek piešķirts vektors. Nu, kas tad ir vektors? Vienkārši rindiņa skaitļiem, teiksim tā. Tad ir vienkāršā veidā, un ko tas dod mums? Jums katram vārdam kaut kāds vektors. Ko tas dod? Skaitlisks attēlojums. Nozīmē tas, ko tas dod mums iespēju salīdzināt vārdus, ir dažādas metodas, tā teikt, leņķiem, saucas kosinus, salīdzināšana, tiek atcerās kaut kur algebra kaut kur no seniem laikiem. Bet principā, kad mums ir iegultais embeddings, ir šis te iekšā katram vārdam, varbūt vektors, varbūt arī dokumentiem. Ir tāda lieta arī saistīt dokumentus uz vektoru. Un mēs varam salīdzināt un grupēt jau šos dokumentus pēc dažādiem principiem. Es mazliet papildināšu. Jā, droši. Tad pasaka, vai es esmu pareizi sapratis, jo man, tad, kad es šo mācījos, tur arī bija tāds brīdis, kur man likās, tā ir kaut kāda maģija. Kā tu vari pārtulkot vārdus par cipariem, bet tas, kā es esmu sev to izskaidrojis, ka tas tulkojums uz ciparu ir patiesībā tas, kas ietver tā vārda apkārtni, proti tas, kur šis vārds parādās. Un tādā ziņā tas no valodniecības viedokļa arī ir saprotams. Un, ja mēs ņemsim vārdu suns, mēs varam mēģināt definēt, tas ir tāds radījums ar 4 kājām, bet mēs varam atrast visus teikumus, kuros viņš parādās, un tad šo teikumu summa ir tas vektors. Vai es tā vienkārši pareizi izstāstīju? Lieliski izstāstīju, jo tieši tā, tas sākums, mēs sākam ar kaut kādu vienkārši to reprezentāciju, kaut kādu vienkāršu skaitli, bet mēs iegūstam tiešām šo vektoru, kurā iekšā tas tieši Word2Vec, tas ļoti kā vienkārši neironu tīkls apakšā tur ir šim procesam, kur tieši tiek pētīts, šis te parādās konteksts, kas mums kā valodniekiem tiešām ir ļoti svarīgs, vai ne? Konteksts, kādā šis vārds tiek lietots. Tā sakot, kā viņš, šis vārds tiek lietots un arī līdzīgi. Un ar to mēs iegūstam iespēju. Klasisks piemērs, protams, karaliene un karalis, uzreiz parādās, ka viņi tiek lietot ļoti līdzīgi. Un var pētīt šo dažādu vārdu, konceptu, jēdzienu, pielietojamību. Ļoti tiešām šo laiku parādās ļoti tādas, tiešām labas metodas. Kurš gads tas ir? 13. Tas 13. gads ir. 13. gads, tad tas ir state of the art, un tad, kad tas sāk iekļauties jau tādā plašākā DH pētniecībā? Es domāju, tad jau sākās eksperimenti. Es teiktu, ap 17. 18. gads jau paliek, kad jau mums parādās jau nopietni citi papildu modeļi. Tāda lieta kā BERT, pieņemsim, parādās jau nopietnāks modelis, arī no Google. Tu teiktu, ka tas ir līdzīgs kaut kas kā Word2Vec, vai tur ir principiāli jau cits paradigma? Tas bija, es tagad negribētu atkal jau nesagatavojies pateikt nepareizi, bet, ja nemaldos, tur bija bidirectional, abos virzienos bija tieši, mums bija, tā teikt, ja viena atšķirība bija laikam tāda, bija, ka Word2Vec mums bija viens koncepts, viens vārds, viens jēdziens. Ar BERT, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka dažādi viens vārds var tikt izmantots dažādos veidos. Mēs varam sadalīt to vienu vārdu, pieņemsim, man nāk prātā pēc angliski, kas ir angliski bow, pieņemsim, ir kaut kā 10 dažādi pielietojumi, pieņemsim, bow noliekties, tur ir lentīte, tur ir kuģim priekšā bow, un tur ir kāds 6 dažādi jēdzieni. Un mēs varam atdalīt šos te pielietojumus katrā ziņā. Latviski kāds būtu vārds, varbūt tāds populārāks, kas var kaut daudz pielietojumu, pieņemsim, tāds triviāls, tad man reiz nenāk prātā. Noteikti, ka ir. Mums valodnieki atsūtīs pēc raidījuma. Noteikti, daudz piemēru, jā. Un mēs iegūstam šo BERT modeli, iegūdam iespēju atdalīt šos jēdzienus un pētīt atsevišķi pēc būtības. Apakšā smagāks tīkls, smagāka trenēšana,
Labi, tas ir jau brīdis, kad es arī atceros ap to laiku, 19. gads man interesēja jau DH lietas, un vai var teikt, ka tu arī LNB sāc strādāt ar šīm lietām 19. 20. gads, vai šīs ir lietas, ar kurām jūs strādājat tajā laikā, Vortuvek un Bērts? Interesanti, es teiktu tā, drusku vēlāk, ap 21. gadu, mans pirmais tāds lielais nopietnais projekts 19. gadā bija tieši valodas atpazīšana, tā saucamais digitāla OCR, Optical Character Recognition, modeļu uzlabošana. Ir tāda atvērtā koda programmatūra Tesseract, kura ļauj atpazīt simbolus, protams, atpazīt simbolus, tekstus, digitalizējot, kurš ir bildes, protams, ir šis process. Lūk, un bija tajā laikā vācu pētnieki universitātē, bija veikuši pamatīgi šo saucamo treniņa darbu, jau gadu, trenējuši vai pat vairāk, viņiem trenējušos modeļus, tieši Tesseract, uz veciem gotiskajiem, ja fraktūra tipa fontiem, skriptiem. Un bija doma, mēs varētu viņus izmantot, bet mēs viņus nevaram izmantot tiešā veidā, jo tur trūka dažu simbolu. Lūk, un tad process klasisks. Tur ir S-burts, tagad man 4-3 simboli vismaz trūka, tiek lasījuši veco druku lasām. Jā. Ir vairāk simboli, kas vācu drukā nav. Mums ir, pieņemsim, ešburts, ja nemaldos tieši garais. Bija kādi 3-4 simboli vismaz, bet arī atšķirās dusiņu lietojamība, un arī atšķirās arī druka. Jo viens un papildu, pat ja mums būtu šie simboli, vēl viens izaicinājums, protams, bija, kā 19. gadsimtā drukāja, drukāja to, kas bija uz vietas pēc būtības. Katrs drukāja drusku savādāk, katra izdevniecība, katrs printers, un līdz ar to atšķirās ļoti šie te pielietojumi, un līdz ar to mums bija drusku savādāk nekā vāciešiem. Ko darīt? Pilnīgi no nulles trenēt šādu neironu tīklu modeli ir samērā, es saku, laikietilpīgi. Ja, mēs to būtu varējuši darīt, bet tas būtu lielāks, dārgāks, stiprāks projekts, bet mums bija iespēja izmantot šos te atvērto modeli un to sauc par angliski supplemental training, tad papildu trenēšana. Mēs pietrenējam klāt. Bet kā to darīt? Ir vajadzīgs lielākais, smagākais šo te pēdējais izaicinājums vispār pēdējos 10 gadu laikā, jau kopš AlexNet laikiem, ir tas, ka vajag labi sakārtotus datus ar atbildēm, kas ir kas. Tad, ja mēs zinām, ka tur burtiņš tiešām ir konkrētajā vietā, pielietojums, kontekstā, viss, tas ir ļoti svarīgi. Vai tu runā šobrīd par treniņu datiem, vai arī par tā saucamiem zelta standarta datiem, ka kāds ir pateicis, šis ir pareizi un mācies tā? Mums vajag treniņu datus, mums vajag ļoti kvalitīvus treniņu datus. Var sakot, atkal, ko sēs to pļausību, kā angļu saka, garbage in, garbage out. Līdz ar to, ja mēs tur ieliksim mēs nevaram vienkārši rupji iemest datus, kā sakot, unsupervised, mums vajag tomēr tās atbildes. Un kā tās atbildes darīt? Mēs varam paši, bet viens klasisks risinājums, mēs nedaudz ņemam talkā ņēmām palīgus, un ko risinājums bija kāds uztaisīt nelielu aplikāciju, kur vienkārši joprojām griežās fraktūras LNBLV, kur var vienkārši cilvēki apstīties šos te palasīt senās grāmatas ar nelielām instrukcijām un tā teikt veikt šos labojumus. Un tad līdz ar to mēs viņus iegrāmatojam un attiecīgi izmantosim treniņa datiem pēc tam, veidot jaunu modeli. Un strādāja tīri labi. Protams, ar kādu nosacījumu, ar to, ka vienkārši mēs varam paļauties, ka vienkārši cilvēks lasīs un uzreiz pirmo piegājienu sapratīs vecā drukā, kas tur rakstīts. Vienkārši to sauc crowdsourcing, ar tā teikt, ja vairāki, neņemam tikai vienu, vairāku lietotāju, tā teikt, ja visas domas sakrīt, un galvenais tas, ka nav kāds, kas atšķirās. Ja kāds saka, nē, te kaut ko citu, tad to mēs neizmantojam treniņu datiem. Mums ļoti daudz šie treniņu dati, un mēs savācām, mums uzdevums bija no sākuma laikam 10,000 rindiņas savākt. Tad cilvēki 10,000 reiz 3 vismaz, bija apstījuši šos te datus, tad vismaz 3 cilvēki izlasījuši 10,000 rindiņas, vai arī daudz vairāk bija izlasījuši pa mazāku skaitu. Jā. Šito es saprotu, tas ir projekts, ko biblioteka veica uz savā rīcībā esošiem datiem, lai uztrenētu nākotnē pētniekiem, kas vēlas piekļūt šiem te datiem vecajā drukā kaut kādu pārnestu
tulkojumu, transkripciju modernajā. Un tas ir, teiksim, jūsu paša iniciatīva. Vai tu vari pastāstīt varbūt par kaut kādiem vēl kā case studies, kas notiek, kad pētnieki nāk ar kādām datu kopām, kā jūs sadarbojaties un kādas vēl metodas jūs izmantojat? Protams, šis bija tikai tāds sākums mūsu sadarbības. Vienkārši, protams, par mums ikdienas sākums nāk pētnieki. Tipiski ir kaut kāds korpus, kas viņus interesē. Vai var bez korpusa nākt? Var nākt, ne, parasti viņam vēl nav korpusa. Parasti jau nāk bez korpusa. Bet var vispār bez korpusa strādāt? Grūti, es domāju tā, ja tev nav korpusa, tad jautājums, par ko tu dari. Ja es gribu domāt, es tagad domāju, jā. Nevar būt DH bez korpusa. Grūti iedomāties DH bez korpusa. Manā vismaz tādā vienā tajā rāmī. Bet korpus savukārt tas ir ļoti plašs jēdziens. Tāpēc, tieši tā, tas ir ļoti plašs jēdziens. Datu kopa kaut kāda. Datu kopa kaut kāda. Jā, var jau būt mikrokorpus, kaut kādi 5 raksti, pieņemsim, arī tos ir korpus. Vienkārši kā nākot no šīs digitālās puses, mums sanāk, korpus ir tāds ļoti visu tverošs jēdziens. Es varbūt tomēr tev pajautāšu, kad mēs par to runājam. Vai tu šķirtu korpus, digitāla kolekcija vai korpus? Tu viņu lieto kā tādu ļoti plašu vārdu, kas ietver faktiski jebko puslīdz viendabīgi sakārtot pēc kaut kādiem principiem. Jo es zinu, ka valodniecībā viņi striktāk skatās to, kas ir korpus, un īstenībā liela daļa, kas mums ir literatūras folkloras mākslas institūtā, es redzu, ka tās drīzāk ir kūrētas digitālas kolekcijas, jo korpusam bieži vien ir šī reprezentatīvitātes prasība, viņam jābūt līdzsvarotam. Jā, es gribēju teikt, ka es lietoju viņu samērā plaši, bet mēs cenšamies, protams, ka tā doma ir, ka būs šis tomēr atšķirtuma no kolekcijas. Kolekcija var būt plašāks jēdziens, tad tas būtu lielāks jēdziens. Tomēr korpusam ir zināmas prasības. Un atkal tas atkarīgs no pētnieka, ko viņš vēlās. Mans uzdevums parasti ir, protams, ir tieši, ko es cenšos darīt, protams, iedzināt šīs konkrētā pētnieka prasībās un tad veikt šo korpusu izveidi bieži vien. Kāds ir tas process? Tā kā pirmo reizi pētnieks atnāk, tev viegli atrast ar viņu valodu. Viņš viegli saprot to, ko tu viņam saki. Jo es domāju, tie, kas mūs klausās un varbūt ir entuziasmi pilni, kādreiz atnāk, bet domā, nē, es jau vēl neesmu. Vai tu teiktu, ka jebkurš, kuram ir tā gribēšana, var atnākt, pamēģināt parunāt? Es domāju, es varu iedrošināt noteikti, ka droši var atnākt. Es neesmu viens šeit arī. Mums ir ļoti labi kolēģi man ir. Un var izrunāt to sāpi katrā ziņā. Jā. Tā teikt, kas ir, tā sakot, kas interesē tiešām. Ko mums sākās, mums tas ir jāapzina, kāds ir mūsu iespējas, jo tieši tas moments, kāpēc mēs to fraktūru tieši bija arī pētnieki, kuriem vajadzēja veco druku, un viņi, protams, mums eksistē mūsu kolekcijās, bet viņas nebija pilnībā digitalizētas, nebija apzināts pilnībā, un līdz ar to tas process bija, lai dabūtu tiešām reprezentatīvu korpusu, tad bija jāveic šie papildus soļi. Un ar to tas ir tas teiciens, protams, ka datu sagatavošana ir vismaz 80%, vai ne? Vismaz 80%, bieži vien pat 90% tieši tā sagatavošana. Jā. Man personīgi tas patīk, ir cilvēki, kuriem ļoti tas ir, protams, apgrūtinošs darbs tašreiz, jo ir ļoti daudz sastāvs, mēs gribam ne tikai vienkārši, tā teikt, samest visu vienā maisā, tomēr, lai viņš būtu sakārtots, lai būtu apzināts šīs nepilnības, kas mums tajā korpusā ir, kas trūkst, pieņemsim. Vai tu vari kā piemēru iedot, kas var būt korpusā sastāvdaļā, lai cilvēki saprot, cik plaši tas var būt? Jo es esmu pats dzirdējis par laikrakstiem, digitalizētiem, bet patiesībā tālākā ātrumā es pat nezinu, ko tu sauktu. Ir varbūt tematisks korpus, kā mēs visi ļoti labi zinām, mūzikas korpus, kur esam kopēji strādājuši arī, bet varbūt ļoti kaut kā tiešām tematisks, tu pieņemsim skandinieki, hipiji, korpus. Teksta korpus. Tas šeit pat kaut teksta korpus, un tad lieta to ļoti vienkārši varam saprast to, ka ir mums, es to saukšu par segmentiem, principā dokumentiem, rakstiem par kaut kādu tēmu, kaut kādiem metadatiem, un tad viņi mums vienkārši ir, tā teikt, visi apkopoti un sagrupēti attiecīgi, iespējams arī pēc papildu. Tas kādā ziņā mēs parasti korpusā noteikti būs iesruna par metadatiem kaut kādiem, un pēc būtības šajā posmā mēs cenšamies pēc iespējas vairāk uz metadatus pievienot. Bet, protams, tipiski būtu periodiski kaut kāda kolekcija, protams, latviešu seno romānu korpusu, pieņemsim, ko mums kolēģi strādā jau ilgstoši, tieši apzinot. Bet tas, ko es dzirdu, ir tāds scenārijs, ka pētnieks
atnāk ar vajadzību izveidot korpusu, un tālāk viņš korpusu paņem un iet, un tālāk jau pats dara, ko grib. Un tad kaut kādā ziņā viņš var darīt to arī ar kvalitatīvām metodēm. Jā. Vai arī tu redzi, ka bieži vien ir tā, ka pētnieks grib, lai tu arī palīdzi ar kaut kādām digitālām datormetodēm kaut ko izgūt no tā korpusa. Jā, ir gan tādi. Jo, protams, ja ir gribās tikai kvalitīvas metodas, protams, mēs varam sagatavot korpusu. Un vienkārši tā teikt, tālāk pētnieks dara visu pilnīgi patstāvīgi. Tās, protams, pilnīgi normāla prakse. Jo mums ir bijuši priekšām igauņu kolēģi, kas strādāja ar Rigace Zeitung, atvainojos par vācu valodu savu, tieši korpusu, kuriem tieši bija problēmas to izgūšana un viņi tālāk veica savus šos kvalitatīvos un arī kvantitīvos pētījumus atsevišķi Igaunijā, tā teikt. Ja? Bet pārsvarā mēs tomēr strādājam arī, ir kaut kāds posms, kurā mēs sadarbojamies. Jo varbūt, ka ir lietas, ko pētnieks, tieši šīs datizrādes, mašīnu mācīšanās lietas, kas varbūt nav pilnībā apgūtas, varbūt tās, kas man liekas pilnīgi normāli ir. Ja? Un tad tur mēs varam palīdzēt. Es varu palīdzēt katrā ziņā kaut kādas tiešām šis te, ko mēs tagad zinām pēdējos pāris gados, kas ļoti mainījies, varbūt tās ir tieši šis te lielo valodu modeļu izmantošana, dažādu veidu, gan metadatu apgūšanai, tieši tas saucais tagging, marķēšana, kaut vai tas pats tematu noteikšanai, klasifikācijas uzdevumi klasiskie, tā teikt, par ko ir kas. Jā. Es par lieliem valodu modeļiem noteikti gribu vēl parunāt, bet pirms mēs pārējām pie tā, varbūt tu vari pieminēt dažus no rīkiem, ko jūs LNB esat izstrādājuši. Es esmu droši, ka jums kaut kas ir, un tie, kas varbūt grib kaut kādu tādu pirmo ieskatu vai ievadu, kas ir tādi, kas šobrīd ir funkcionāli un kur tu ieteikti, ka tie parāda kaut kādas lietas, kas jums varētu noderēt. Protams, ka mums viens no rīkiem, protams, ir korpus.lnb.lv, kur atrodami kādi jau tagad 10, vairāk 15 korpusi dažādi. Tur ir gan periodiskie korpusi, gan tematiskie korpusi, latviešu senā literatūras korpusi, dzēja, publiskie mēdī, tagad pat labāk tiek pievienoti. Ļoti interesants rīks. Viņš ir principā aizgūts no čehu atvērtā koda programmatūras, izmantojot to no Sketch Engine, un droši vien kāds no jums jau noteikti strādājis ir. Un tur var darīt samērā dažas interesantas lietas. Protams, klasiskās konkordances pētīt. Viņš varbūt nav tas gala rīks, tur varbūt tas būtu viens tikai no rīkiem. Jo iespējams, ka pētnieks redz šo te, viņš strādā un redz, ka tomēr gribās vairāk. Tieši tāda arī mums ir gadījumi, tā teikt. Ko vēl varētu? Ir vēl daži citi rīks, tad domāju, kas mums būtu tāds pilnīgi publiski pieejams. Jo daudz, kas mums sanāk, viens, kas varbūt tās jāpiemina, ka ir rīki, kurus mēs lietojam iekšēnē, atnāk pētnieks atnāk tieši bibliotekas iekšēnē, ir ierobežojumi. Pieņemsim tāds rīks kā tuvenīgs.lnb.lv, kur pieņemsim ir daži korpusi, kurus var pētīt drusku sīkāk. Pieņemsim, tāds rīks arī ir. Es domāju, no galvas mums ir dažādi tā teikt iekšējās lietošanas rīki. Un to es saku tajā ziņā, ka ir dažreiz tiešām tāds tehnisks, varētu juridisks ierobežojums, ka ir korpus, kurus pilnībā uzreiz ārā nelaiž tik vienkārši. Jā. Ir kaut kādas lietas, kas ir pieejamas bibliotekas iekšējā tīklā. Cilvēks principā var lietot, bet viņam jābūt fiziski uz vietas. Tieši tā. Tas ir tāds, un ar to tas, man liekas, manās normāls kompromiss tajā ziņā, ka ir piekļuve, tikai viņi nav, pilnīgi no visas pasaules. Labi, tu pieminēji to burju vārdu. Lielie valodu modeļi. Es gribēju tur jautāt daudzšķautnēni. Viens ir, kā tas ir izmainījis tavu pētniecību, bet es noteikti gribētu arī, lai tu pareflektē cilvēkiem, kas sāk apgūt DH lietas, kas sāk apgūt programmēšanu, jo manā pasaulē šie lielie valodu modeļi transformējuši visu. Gan kā es strādāju pētniecībā, gan kā es mācos, bet tu esi mācījis arī, zinu, Pythonu pirms šīs revolūcijas, un tu varbūt vari pareflektēt, kas ir tās labās puses, kā tu redzi, ka vajag izmantot šos mākslīgi intelektu rīkus, un kur savukārt tu redzi, ka ir tie riski. Jā, ļoti plašs temats, protams, ļoti aktuāls temats tajā ziņā. Es sāku mācīt Pythonu jau, 6, 7, jau vairākus gadus atpakaļ, jau kāds 8 gadus atpakaļ. Un, tie laiki bija drusku savādāk, protams, kā mēs mācījāmies. Tad mums ar lielo valodu modeļiem, nebija liela valoda, īsti nebija, bija jau neironu tīkli bija. Bija, es teiktu tā,
Man liekas, gan kā pasniedzējiem, gan kā studentiem gāja lēnāk noteikti. Tas bija skaidrs, ka bija tieši šīs mazās, kas programmēšana tik daudz skaitina, ir tieši tās mazās nepilnības, kas sakot, tā teikt, pareizrakstības kļūdas valodnieciski runājot. Ja mēs kaut kur kādu komatu izlaižam, tad ir ļoti slikti. Un bieži vien tieši tā ir tā problēma, sākot tieši cilvēkiem, ka ir liela vesela kaudze kodu un kaut kur dažas kļūdiņas ir. It kā kopumā visi domi pareiza un nav. Un tas tiešām ir mainījies tajā ziņā, ja tagad lielo valodu modeļi spēj pielāgoties tieši šīm mazām nepilnībām. Šie rīki pēc būtības uztver domu. Es teiktu, es nesaukšu to, negribu personificēt, bet tomēr uztver šo domu. Mūsu institūcijām nav jābūt vairāk tik ļoti pilnīgi 100% korektām. Tu vari nokomentēt, par kādu scenāriju tu runā. Es izstājos, cilvēks strādā, piemēram, Jupyter notebookā, un cilvēks var atļauties uzrakstīt kodu, kuram ir kaut kādas nepilnības, bet notiek kas viņš automātiski tiek izlabots uz perfektu kodu, vai arī viņš spēj nolasīt un palaist nepilnīgu kodu? Nē, tieši pirmais variants. Tātad, mēs runa par Jupyter notebooks, un ņemsim kaut vai tu pašu Google Colab. Tāds rīks, Google piedāvā pa brīvu ar Gmail kontu, varam palaist šos notebooks, piezīmju grāmatas, mēs rakstām kodu, nestrādā, un tur jau tagad kaut kādu, pusgadu, gadu ir podziņa explain code, explain error. Un, principā, ar to, ja tu esi puslīdz tā pareizā ceļa, nostrādās, salabos tavu kodu, ko tu gribēji, un man liekas, tas ir viens no labajiem veidiem, kā darīt. Tu pats mēģini, un tad, ja kaut kas neiet, paskaidrojums ir ļoti, ļoti sakarīgs parasti. Tieši mazos ja viens tas ieteikums būtu, nevajag ņemt uzreiz milzīgu. Strādājam mazos posmos, tā teikt, skaldam un valdam. Strādājam, varbūt tās nevajag uzreiz milzīgu garu prasīt, to sauc par vibe coding, ka vienkārši paprasa, lai uztais visu. Ja? Tad nebūs tas iegums, varbūt tiešām būs rezultāts, bet tad tiešām no pedagoģijas... Cik tas sauc par ļoti garu un cik ir tas mazais, es teiktu, viens process, viens kaut kāds uzdevums, pieņemsim atvērt tur failus, nolasīt tur, saskaitīt vārdu skaitu, kaut kādas 1, 2, 3 instrukcijas, pieņemsim. Es teiktu tā, līdz 10 rindiņām būtu, normāli, viens process. Un vai tad tu ieteiktu, ka Google Colab varētu būt tas rīks pilnīgam iesācējam, kurā sākt eksperimentēt? Jā, es domāju, tas būtu viens no rīkiem, ko var sākt. Kāpēc tu viņu iesaki? Kāpēc? Tāpēc, ka viens nav nekāda tehniskā uzstādīšana. Tas ir viens milzīgs pluss. Viens no lielākajiem bremzēšanām, ja mēs pasniedz klasi un tev ir 20 studenti, un ja mēs gribam visi strādāt uz sava datora, tā teikt, lokāli, tad, diemžēl, 2-3 stundiem vienmēr būs kaut kāda sāpe, tieši tehniska, kas ir saistīta ar operatīvo sistēmu, ar Windows un MacOS, pieņemsim, tieši savietojamību. Ir labāk, parasti viss mēs dabūjam, pieņemsim studentus. Ja? Bet, ja Google Colab, ja tas tautais mākoņu risinājums, tas ir virtuāls serveris, griežās kaut kur Google serveros, kaut kur datu centros, un tev viss ir uzstādīts. Tev viss, un arī visas bibliotekas. Tur ir populārās valoda apstrādes bibliotekas, mašīnu modernās bibliotekas jau ir iekšā. Un tas, ko tu minēji, tas explain code, tas arī ir tur iekšā? Jā, tieši tāpēc tur iekšā. Jāsaka, atkal uzreiz Google ilgi vilka gumiju. Kāpēc? Tas ir vairāk biznesa stāsts, tāpēc, ka viņi redzēja, kā ChatGPT un Microsoft paspārnē sāka attīstīties, bet, protams, kā mēs zinām, Google pelna naudu, protams, ar reklāmām no vecās labās meklēšanas. Tā teikt, no citas pamattehnoloģijas, ko mēs arī labi zinām, tagad jau 20-25 gadus, gandrīz 30 gadus, kā meklēt lietas internetā, bet tas bija viņa nauda, joprojām ir maizes avots. Labi. Jā, bet ir ironisks stāsts, ka Google veic šos lielos daudzos pētījumus, šos tos sauktos galvenos lielos izlaicienus, bet šos laurus plūca, principā pirmos plūca citi izstrādātāji, kur nebaidījās no šī tā teikt, savu zelta zosi, tā teikt, vai nezinu, ko mēs varētu saukt, noplūk pilnīgi, tā teikt, Mēs tagad esam ļoti precīzā vietā, kad cilvēks strādā šajā Google piezīmju burtnīcā, bet es tomēr gribēju tev jautāt, kā tu ieteiktu
palikt tajā pašā Google burtnīcā un strādāt ar to explain kodu, jo es zinu, ka daudz cilvēku arī kopē kodu fragmentus un met iekšā ChatGPT vai Claude vai Grok. Kā tu komentēji šo pieeju, ka viņi jautā citur, vai tas iebūvētais risinājums tomēr ir labāk? Es teiktu, nē, es domāju, tas ir jāiet kopā. Explain ir vairāk, jo gala rezultātā, ja kaut kas nestrādā un pats kaut ko mēģina mācību procesā, varbūt tās ir pats kaut ko raksta. Jo jāpiemēr viens veids, kā es, protams, primāri lietoju, ir tas augtais, automātiskais, ko sauc angliski par autocomplete. Tu sāc rakstīt un tev pabeidz tavā vietā. Ja, noķer domu, mākslīgais intelekts. Un tā ir ļoti šausminoši, precīzi noķer tavu domu. Un ar to tu iegūsi šo pēc būtības, tu sāc rakstīt, un tev pabeidz tavu teikumu tavā vietā, kāds visu laiku nepārtraukti, bet tā jāpierod, bet strādā ļoti labi, un tu iegūsi. Tavā gadījumā tu runā par GitHub Copilot. Jā, GitHub Copilot man bija tā veiksme, vai nezinu, vai lāsts, bet vienam no pirmajiem testētājiem jau 21. gadā, un to sāk lietoju, principā pārsvaru lietot. Ko tas nozīmē? Es rakstu kodu, un vienkārši man veidojās šis te pabeigšana. Tad tas ir vēl viens veids, ka ir vairāk veidi, kā lietot šos lielo valodu modeļus. Un pirmais veids, ko tu minēji, šis klasiskais veids, ka mēs kaut ko ierakstam, ChatGPT vai Groks vai Claude vai Gemini šajā te saskarnē, chatā, tā teikt, un dabam kaut kādu atbildi. Viss tas iet kopā, pieņemsim. Es teiktu vēlreiz, ka Google Colab, Jupyter Notebooks, tur nav viss, tur arī var ierakstīt iekšā. Ja. Varbūt tas nav tik... Tur vēl nav tik labi savilts viss kopā. Un tā kā ir pilnīgi normāli. Jā. Es saprotu, liels jautājums, bet tavā subjektīvā preferencē šādam chat asistēšanai par kodu, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, vai tu vari nokomentēt, ka tu esi redzējis, ka kāds tavām vajadzībām strādā labāk un kāds sliktāk? Lūk, manām vajadzībām, un nekal tevi man pilnīgi tas moments, ka es sāku ar Copilotu, un līdz ar to man, kas apakšā viņam ir GPT modeļi, OpenAI modeļi, protams, jā, ir visvairāk pierasts. Ir Claude, Claude kodu ir tieši vairāk, tieši lielāku projektu ģenerēšanai, tā sakot, lielāku projektu apzināšanai. Un tas jau tas augstāks līmenis tajā ziņā ir, jo tu tomēr ir jāzina vairāk, kas apakšā. Vari nokomentēt, ko nozīmē lielāks projekts? Projekts, kas sastāv no vairāk failiem? Jā, lielāku uzdevumu, daudz apakšu uzdevumi. Jā, un tur tiešām ļoti jāuzmanās. Tur es ieteiktu tomēr pilnīgi nezinot, kas notiekās apakšā uzreiz, varbūt nebraukt uzreiz tik strauji, es teiktu tā, ja ir vēl kaut ko uzzināt. Protams, precizēs, par ko tu runā. Tu iesaki lietot Claude, bet neiesaki uzreiz dot daudz failus un uztaisīt man visu projektu gatavu. Viens, kas sakot, ir viens tas pamata tēze lielām valodu modeļiem ir context is king. Jā. Konteksts ir karalis, lai ar to mums šis te konteksts ir, ja mēs zinām pārāk daudz kontekstu dažreiz, jā, tas var tā teikt, modelim var dot par daudz, kas par daudz par skādi, vai ne? Līdz ar to konkrētas sadalīt šo te, pieņemsim viens klasisks piemērs, ja mums ir kāds uzdevums sākt, vai tas ir ChatGPT, vai kas, vai Claude, vai kāds cits, vai Gemini, sākt ar to lielo, tā teikt, virsrakstiem ar šo struktūru, ko mēs gribam darīt. Lai palīdz ar struktūru, lielo bildi mums sāk palīdzēt. Un tas droši vien mums kā pētniekam, kaut kādam priekšzināšanām arī sasauksies, ko mēs gribam darīt. Un tad mēs varam viņus apakš uzdevumus šos te jau likt, izpildīt jau kā programmas pēc būtības. Ja? Sākt ar to lielo bildi, ar arhitektūru, ja? Pēc būtības, ko mēs gribam darīt. Var būt, mēs gribam ļoti vienkārši uzdevums, gribam kaut kādus failus atvērt, atzipot, tur izlasīt kaut kādus tur tikai, pieņemsim, tekstus, kuros tur, pieņemsim, ir tur, valdes iekšā, pieņemsim, ļoti vienkārši uzdevums. Ja? Līdz ar to, ja, to var paveikt arī tiešām ar vienu pašu, tā teikt, promptu, protams. Ja? Jā. Nenormāli interesanti tēma. Es varētu tev jautāt vēl un vēl. Es gribētu noslēgt uz tādas iedvesmojošas un praktiskas. Vai es pareizi saprotu, ka tu principā varētu ieteikt jebkuram mūsdienu humanitāriem pētniekam, ka viņš var lietot kodu, ka tas nav tik sarežģīti un ka tā darba plūsmā varētu būt šis, vismaz pirmais soļi Google Colab un izmantot šos te mākslīgā intelekta risinājumus, lai palīdzētu konceptualizēt, strukturēt un darīt. Un teiksim tā, uz skalas no 0 līdz 10, cik sarežģīti tas ir cilvēkiem, kas to nekad nav darījuši? Es teikšu uzreiz, es teiktu tā uzreiz 5 tas ir. Tas nav pilnīgi bezcerīgi, ja cilvēks nekad nav neko kodējis, bet viņam ir zināšanas vispār par tekstu, vispār es pieļauju, kā rakstīt, par struktūru, kas man liekas ļoti būtiski.
un nedaudz loģiskā domāšana, tad tur nevajag tādas klasiskas programmēšanas iemaņas tiešām vairāk. Tieši vairāk tā saprašana jālasa arī, ir jāsaprot, ko tam mums dod ārā lielo valodu modeļus, jāsako līdzi, nevajag akli paļauties. Un tieši tāpēc mēs varam sākt kaut tajā pašā ChatGPT vai kādā citā rīkā, aprasīt, ko mēs gribam darīt. Mēs gribam to pieņemsim Pythonā, un mums smuki izdos kodu, un mēs varam, protams, likt paskaidro, kas tur notiekās, ja mēs gribam. Varam vienkārši uzreiz, tā teikt, copy-pastot, uzreiz iekšā kolabā, ja, un tad prasīt, kaut kas nestrādā, explain code, un tā arī var darīt. Ja. Ir dažādi pieejami, bet es domāju, ka vajag drusku, lai paskaidro manā uzskatā. Tomēr, ja mēs gribam drusku nedaudz arī to gūt kaut kādas sev tās zināšanas arī. Vai tu redzi, ka mēs pamazām aiziesim līdz tam, ka būs pilnīgi no-code risinājums, ka cilvēks varēs dabūt visu to pašu rezultātu, rakstot tīrā latviešu vai angļu valodā, vai arī tad tā vairs nav programmēšana, tad tas ir bijis kaut kas cits? Tas, protams, nebūs gluži programmēšana, bet par to no-code jau ir mums interesanti. It kā jau stipri pirms lielo valodu modeļiem bija vienmēr stāsts, ka varēs cilvēki vienkārši rakstīt kaut tās pašas datubāzes, cilvēkam nebūs jābūt programmēšanas zināšanām, varēs rakstīt šos te pieprasījumus jau 70 gados un viss notiksies, tā teikt. Kā gluži nebūs. Vienmēr būs tomēr ruski jāsako līdzi. Vienmēr būs šis cilvēciskais moments. Jo, ja tu to momentu palaid garām, tad, kaut vai tā, ja mēs padomājam, ja ir kaut kāda 0,9 iespēja precīzi, ja, atdot atbildi 0,1% neprecīzi, bet ja mēs sākam ķēdēt šīs ķēdītes, tad ļoti ātri mums tā gala atbilde paliks pilnīgi nederīga, ja mēs nesakojam līdz katram procesam. Pat ja mums ir 90, 95, 99% pilnīgi korekta atbilde, ja mēs viņus neķēdējam vienā momentā, būs tā teikt, nelaimīgā biļete un būs kaut kas ne tā. Jā. Tā kā mūsdienu modeļi ir, pieņemsim, 95, 99% ļoti labi strādā, bet pa laikam ir kaut kas ne tā. Tā kā nevar akli paļauties, protams. Jā. Tā kā... Labi, paldies tev par iedvesmojošu sarunu. Es ceru, ka klausītāji saprata tevi tikpat labi kā es, bet man iedvesmoja. Paldies tev. Paldies, Harald. Jā, patīkam.